Sveiks! Vai tev ir pazīstama tā sajūta, ka darbā tu jau tā esi saņēmies daudz darbus un uzdevumus, bet tur vēl tev kāds kaut ko prasa izdarīt un tam līdzīgi, un tu tikai saki, jā, es ņemšu, es darīšu, es varu. Nevar atteikt, vārdu sakot, nevar novilkt to robežu, nevar pateikt, ka nē, es nevaru vienkārši un viss. Vai tev tas ir pazīstams? Lūk, man tas bija, kā teikt, tēma pa dzīvi, visu manu mūžu. Es tieši tā arī jutos. Nekad nevarēju atteikt, vienmēr gribēju pierādīt, ka es taču varu, ka uz mani taču varu paļauties, jā. Nesaprastams īstenībā, ka tādējādi es sev ļoti daru pāri, un es sev dedzinu ārā darbā. Un tieši tāpēc arī nepatika īsti iet uz darbu, jā, jo tu pats jau sevi sabotāžē un rādi šādus te apstākļus. Un ko tu domājies, tas viss tiek mūsos ielikts iekšā jau bērnībā. Standartiņš ir no 0 līdz 7 gadiem aptuveni, ja, kad mēs tiekam izveidoti, kādi mēs esam. Veidols izveidot, ja, pats vārds jau norāda, ka mēs esam izveidoti pēc kaut kāda veidola. Un tipiski tas ir tas, kas mūsu vidē ir vajadzīgs, vai ne? Un tad, kad mēs gājām skolā, kā bija tas, kas, teiksim, bija jāmācās labi, vai ne, labas atzīmītas, un kuram tur vairāk prasīja, vai ne, tas vēl vairāk cenšas arī savā pieaugušajā dzīvē darīt un pierādīt, ka viņš ir vislabākais, vai ne, teicamnieks pa mūžu, teiksim, no tādas sērijas, vai ne. Un tagad, kad es zemapziņas terapijā ejot, esmu šo te sajūtu, to iekšējo vagaru, kas mani dzina burtiski, vai ne, darīt visu laiku ekstra, ja, ka es viņu esmu izstrādājis ārā un nav man viņš vairs, es tagad beidzot darbu varu izbaudīt. Un es tagad saprotu un apzinos, ka pirms tam bieži vien es savus darbus, visādus amatus, kurus es ieņēmu, ja, nevarēju pa īstam tā izbaudīt un forši justies, jo vienmēr es pats sevi sabotažēju. Vienmēr es uzņēmos pārāk daudz, vienmēr jutos, ka mani izmanto vai ne. Un tā visa ir tā programma, kas manī bija iekšā ielikta. Justies sūdīgi, īstenībā likt sevi citiem izmantot un finālā jau pats sevi vienkārši izmantoju, vai ne? Un jā, tādējādi man zemapziņas terapija ir kolosāli uzlabojusi man dzīves un tieši runājot par šo te visu, jā, karjeras un darba kvalitāti. Es tagad eju uz darbu un es zinu, ka es neņemšu pa daudz, man tas nav vajadzīgs. Es nedarīšu sev pāri. Es zinu savu vērtību, es zinu, ko es varu izdarīt, bet man nav, kā teikt, jāizklājās citiem, lai tikai kaut ko pierādītu. Vai ne? Protams, ir reizes, ka to var darīt, bet tā pa lielam ņemot, nē. Es sev pāri nedarīšu. Un tā ir superīgi kolosāla sajūta, ka beidzot var nostāties uz, kā teikt, stabilu savām kājām un pateikt, nē, es zinu, kas es esmu, ko es esmu, un es esmu pelnījis to un to un to, bet tas man vairs nav jāņem. Sorry, bet nē. Un jā, terapija var palīdzēt, zemapziņas terapija var palīdzēt ļoti ar šādiem te un līdzīgiem jautājumiem un problēmām. Un es gatavojos kā reizi pēc nedēļas 2 jau sākt pats arī piedāvāt šo pakalpojumu, jo jau ilgu laiku esmu praktizējies kā terapeits. Tā lieta iet un patīk, un varu palīdzēt citiem, to es skaidri apzinos, tā kā drīz varēsim sākt.